Ļoti negaidīts rezultāts, 6-2. Lūdzu, nokomentēt savas komandas veikumu šajā spēlē. Paldies jums par apsveikumiem. Jā, tiešām spēle nebija viegla. Mums izdevās realizēt pirmā puslaikā diezgan daudz momentu. Protams, bija vēl vairāki momenti, ko vajadzēja noteikti realizēt, bet tomēr pēdējās 4 spēles, ko mēs spēlējam šajā čempionātā, faktiski šobrīd mums ir 5. spēle, ja nemaldos. Tad 3 pēdējās mēs zaudējām ar vienu vārtu starpību, kas bija ļoti negaidīts mums pašiem, jo mēs cerējām no čempionāta sākuma uz lielākiem panākumiem. Uz to, protams, šajā spēlē bija diezgan daudz zeltainu kartīšu sapelnītas. Līdz ar to nākamajās spēles vajadzētu spēlēt diezgan piesardzīgāk, uzmanīgāk aizsardzībā, lai nebūtu tā, ka mēs kādu spēli varētu spēlēt bez vajadzīgiem mums spēlētājiem. Jo, principā, mūsu komanda nav izteikti līderu, mums ir komanda, un tas ir galvenais, ar ko mēs atšķiramies, man liekas, no visām komandām, jo mēs šādā sastāvā spēlējam jau vairākus gadus. Bet jūs ļoti labi pazīstat pretinieks SFS komandu, jo spēlēt arī citos turnīros pret viņiem. Varbūt bija tur tā atslēga šajā spēlē, ka zinātu, uz ko viņiem, kādā veidā spēlēt pret viņiem, lai viņus uzvarētu. Ziniet, pirms čempionāta sākuma mēs ar viņu nospēlējām draudzības spēli, kurā, ja nemaldos, mēs zaudējām vienu vārdu starpību. Ja, līdz ar to varbūt viņi cerēja uz vieglāku spēli, es jau nezinu. Viņu taktiku, protams, varbūt neparzinām tik labi, jo viņam nāca jauni spēlētāji, cik es sapratu, jauns treneris viņam tagad ir. Līdz ar to spēle nedaudz mainījusies, nekā bija iepriekšējais turnīros, bet jā, šīs turnīrs ir nav tāds kā iepriekšējie, pirmkārt, tāpēc, ka mēs tagad spēlējam tīru laiku. Līdz ar to vajadzētu būt labāk sagatavotiem fiziski. Ja? Un, protams, šeit komandas mēģināja savilkt sastāvus tādus, lai būtu konkurētspējīgiem šajā turnīrā. Tieši tā, Vitāli, liels paldies par šo interviju un vēlu jums veiksmi nākamajā spēlē. Paldies jums! Vislabāk! Paldies, Vitāli!